Šobrīd pasaulē risinās daudz satraucošu notikumu, kuri liek arī Latvijas iedzīvotājiem domāt par to, kā atsaucoties uz tiem tiks ietekmēta dzīve pie mums. Bet mums nav jābaidās un jābēg prom. Mums ir jāpieņem lietas, kuras notiek, un jāatver savi prāti, lai spētu izkļūt no likstām. Mēs esam stiprāki nekā paši apzināmies. Mēs esam tie, kas dod Latvijai spēku, tāpēc nepievilsim viņu, bet palīdzēsim, kad būs nepieciešams. Savstarpēja uzticība ir galvenais, kas mums ir vajadzīgs, lai sasniegtu kopēju mērķi. Vajag atmest malā stāvēšanu, bet iet un piedalīties. Nevajag visam traukties garām ar nodurtu galvu, vajag to pacelt. Tad pavaras pavisam jauna, citos toņos krāsota pasaule. Neaizmirstiet, ka mēs esam tie, kas veido šo valsti. Ik viens no mums Latvijā ir dārgs un vajadzīgs. Katrs esam kā mazs dzintara gabaliņš, maza saules asariņa, mūsu jūras apskalota. Paņemiet kādreiz dzintaru pirkstos, paceliet un izlaidiet caur to saules staru. Tā gaisma, kas iekšā uzliesmo, ir mūsu spītības uguns, mūsu dziņa uz priekšu. Mums ir jāiet līdzi laikam, jāaug, jāmainās, bet vienmēr der atcerēties, no kurienes esam nākuši, atcerēties savus vectēvus un vecmātes un dzīves gudrības, kuras viņi mums ielikuši šūpulī.